Mani sauc Ilze Buna-Lediņa, un šis ir raidījums Numeroloģijas spēks, kur es tiekos ar Latviju atpazīstamām personībām, un mēs runājam par viņu talantiem. Un šodien mans raidījuma viesis ir aktieris, šobrīd arī pedagogs un aktiermākslas skolotājs Kaspars Zāle. Sveiks, Kaspar! Sveiki! Mūsdienīgākais kazino Latvijā ir klāt. X3000.lv bonus pēc izvēles. Paņem nedēļu ar kazino brīvspēlēm vai 10 eiro SafeBet sporta likmi. X3000.lv. Nu ko, tu esi gatavs sarunai? Jā, absolūti. Ideāli. Es priecājos tevi šeit redzēt, un es tiešām esmu priecīga, ka tu atsaucies uz sarunu, ka tu biji ļoti atvērts. Un lai kopā mēs varētu apskatīties, kas tad tev, kā tev ir veicies iepriekš un ko mēs interesantu varam atrast tavā personībā, lai tu tikai pilnveidotu un foršāk veidot savus nākamos visus daudzos gadus. Forši. Lūk, tā kā Kaspar, prieks tevi vēlreiz šeit redzēt studijā. Tu esi ļoti, tu esi tiešām uz tevīm pat paskatoties, var redzēt, ka tu esi ļoti, ļoti talantīgs. Kaut kāds tevī, kaut gan, man bija tiešām interesanti izpētīt kopumā tavu personību, jo nav tā, ka viennozīmīgi tu esi tikai mākslinieks vai tev tur arī ir gana līderības skaitļi. Un ja ir šie te abi skaitļi tavā struktūrā, tad viņi diezgan grib cīnīties. Vai tie pārņem, tā kā tavā personībā vai kā. Klau, izstāsti kopumā, ko tu domā par numeroloģiju? Kopumā šobrīd es kaut kā baigi ticu cipariem, skaitļiem. Principā tā ir fizika. Tā es esmu sapratis, runājot ar kvantu fiziķiem, vispār tas tā kā filma Matrix, vai ne? Viss ir skaitļi, viss ir cipari, un līdz ar to es kaut kā nonācis līdz secinājumam, ka tur ir kaut kāda konkrēta un stingra loģika visiem tiem skaitļiem, cipariem, visam, kas notiek tavā dzīvē, ir kaut kāda jēga, vai tas jau ir iepriekš kaut kā ieplānots, paredzēts, un cilvēki, ko tu satiec, situācijas, kas ar tevi notiek, ir ļoti lielā mērā saistīts ar to visu. Tāds mans domas. Tev ir kāds savs mīļākais skaitlis? Man mainās. Es arī uzzinu, ka man ir kaut kāda izrādās cipars, kas man ir paticis, izrādās tas mans sliktais cipars. Kurš tas ir starp citu? Es nezinu, es kaut kad noklausījos kaut kādu YouTube arī vienu kanālu par tie numeroloģi teikt ļoti daudz dažādi un viss pasaules. Un mans skaitlis it kā esot tas astotnieks. Es esmu dzimis 17. augustā. Un tu man šī dienā neko nedrīkst to darīt. Kad ir 8. datums. Es starp citu esmu Kasparam atradusi tavu laimīgo skaitli. Un starp citu skatītāji, kas skatās mūsu raidījumu, ja tev ir savs veiksmīgais skaitlis, vai tu vēlies, lai es tev palīdzu tieši atrast, raksta komentārā. Un pirmkārtām spied like un subscribe mūsu sarunai, jo tas mūs iedvesmos veidot sarunas jaudīgāks. Tā kā droši raksta komentāru. Es atradu tavu skaitli. Tu man neaizmirsti paprasīt raidījuma beigās. Noteikti. Es tur visādas matemātikas veids, un te es sapratu, ja tu šo te skaitli pielietosi savā ikdienā vairāk, tu varēsi, tu sev piesaistīsi veiksmi kaut kur. Kas mums ir vajadzīgi vienmēr? Protams. Tu vispār tici tādām lietām, kā, nekas no zila gaisa visticamāk nekrīt, bet vispār tādam veiksmes faktoram, kā tādam? Es noteikti tam ticu, bet es arī esmu nonācis līdz secinājumam, ka tas veiksmes faktors arī notiek tikai, ja ir kaut kāda darbība. Restīvi, ja tu kaut kādu veids iniciāciju pats sevī vai apkārtējā vidē, kur tu uzturies, tad arī tā veiksme nāk pie tevis. Jo neko nedarot, viņa tāpat vienkārši pie tevis neatnāks. Tu nevari sēdēt un gaidīt laimīgo datumu, un tad pēkšņi tev dzīve sakārtosies. Es domāju, tāds nenotiek. Tas var palīdzēt noteikti. Ja tu pats pie tā arī strādāsi un tā kā izvirzīsi to kā mērķi, tā kā iet uz kaut ko, tad tas domspēks arī, man liekas, ļoti tā kā materializējās kaut kādas lietas, ko tu pats vispār sevī kultivē. Tādā ziņā es tam noteikti ticu.
kad ir tāds veiksmes faktors. Īstenībā, tu zini, mēs iziesim, varbūt parunāsim arī par tavām izvēlēm un tā tālāk, bet kopumā tu esi veiksmīgs cilvēks. Tā ir mana labā ziņa, kas ir viennozīmīgi. Tu nevari, kā saka, lai kāds tev būtu šī te pieredze, ko tu esi pēdējos gados pieredzējis, tas ir iespējams bijis kaut kāda mācības stunda, bet tu vari ļoti labi sakārtot savu dzīvi. Es esmu pilnīgi par to pārliecināta. Tev nav nekādu iemeslu vispār savādāk domāt. Tu esi gana talantīgs cilvēks kopumā. Vienkārši ir varbūt tās kaut kādas izvēles, citreiz nav veiktas pareizās. Nezinu, kā tu uz to skaties, ka tu, teiksim, tu vispār tu esi tāds cilvēks, kas analizē daudz sevi kopumā. Ļoti, varbūt pat pārāk daudz. Man ir vispār tendence uz to overthinking. Tā kā es pats sevi brīžien iedzenu kaut kādos strupceļos, pašiznīcinošos stāvokļos, ļoti analizēju, ļoti pārmetu sevi, ļoti skurpulos, tādā ziņā pedantisks, varētu pat teikt, pārāk brīžiem. Un tas man pat ir traucējis dažreiz, un arī šīs izvēles vai vēl kaut ko tieši šī sevis nosodīšana, ar ko es cīnos, tā kā pārāk liela tendence sevi tā kā pārmest sev kaut ko, jo es vienmēr tā kā, ja es kaut ko daru, es nezinu, man vienkārši tāda instinktīva vēlme to darīt perfekti ir. Un ja man kaut kas nesanāk, tad es sāku tā kā sevi vainot vai gremdēt pats sevi, un tam bieži vien pat varbūt nav saistība nekāda ar citiem cilvēkiem. Es vienkārši pats sevi ieslēdzu kaut kādu tādu rotējošu stāvokli, kurā es sevi sāku iznīcināt vienkārši ar tieši šo overthinking. Tev tas ir. Bet klausies, tu jau tad esi gan apzināts cilvēks, nu kaut kādas dzīves pieredzes ir, kur tu esi guvis kaut kādu mācību. Tu atpazīstot šīs situācijas, tu vari iemācīties strādāt. Nu, piemēram, man kā piemērs, man ir tas apziņas skaitlis 4, un manam tam skaitlim ir raksturīgi, es tev gribu iedrošināt, raksturīgi ir būt depresīvam stāvoklim. Man jaunībā tiešām bija, un te es kaut kādā brīdī sapratu, ka tas nav stāsts par manīm, es negribu tādas depresīvās domas, un es no viņām atteicos, un tiešām par viņām nedomāju. Tu vari sev arī saslēgt, un vienkārši no tā saprast, ka šis ir tas mans mīnus, jo tas ir tavs mīnus resurs, starp citu. Tev ir, mēs to panalizēsim, ka tu vienkārši apzinies, ka tas ir tas mīnus, ka tas nav, tev no tā ir jātiek vaļā. Jā, es apzinos, un arī kā man māksliniekam, kā aktierim, man ir meistars Gruzdovs mācīja, lai viņam viegli smilts, viņš aizgaita. Aktieriem vispār patīk ciest. Tikai viņi kaifo no tā, ka viņi cieš, un man arī patīk tā kā dramatizēt un ciest, un tā kā man ļoti spilgti iztēles strādā, līdz ar to tas viss kaut kā man. Un tas moments jau ir tad, ka tas viss notiek tikai tavā galvā. Tu visu, kas notiek ar tevi tavā dzīvē, tu projicēji savā galvā. Līdz ar to tu arī pēc tam piesaisti, pēc tam tas viss materializējās. Un absolūti es esmu vienkārši sapratis, ka tādi stāvokļi pienāk, un es esmu laika gaitā šīs mācības guvis, un es esmu sapratis, ka vienkārši no viņām izvairīties nevar. Viņas tāpat, vienalga, cik tev ir gadi, vienalga, kāda tev ir pieredze vai status vai vēl kaut kas, viņas tāpat atnāk tie saucamie tuneļi, es viņus tā saucu. Es viņus pa lamatām saucu. Jā, un tas ir neizbēgami. Vienīgais moments ir izmantot produktīvi šo savu pieredzi, atpazīt sevi šīs situācijas, šos stāvokļus un pēc iespējas ātrāk tā kā, brutāli sist sevi ārā, un man vislabāk palīdz kaut kāda darbība, vienkārši kaut ko darīt, jo pretējā gadījumā sākās šī rotēšana un neveselīgais stāvoklis. Jā, vajag interesanti. Jā, tāds man. Bet, Klau, tu par aktieri jau nekļuvu uzreiz, tev bija cita profesija izvēlēties par to, kā saka, tevi paguglēju, jo es par to uzzināju, man tas tāds, wow, ka tu īstenībā, kaut kā pat izmācies kaut ko citu, jau pat bija izstāst par to vairāk, tas man ar. Redz, tas arī līdzīgi kā numeroloģijā, es uzskatu, ka patiesībā tur ir kaut kāda loģika, kāpēc es esmu aktieris, un es diezgan apzinātā vecumā kļuvu par viņu, bet patiesībā es secināju, panalizējot sevi, kā jau es minēju, man ir šī tendence, un šī tendence man ir kopš bērnības, jau kopš es sev vispār atceros un apzinos kā bērns. Es vienmēr esmu analizējis, un man tas ir automātā, kādēļ vecāki strīdās, kādēļ ir dažādas situācijas, vēroju dzīvniekus, ļoti daudz pavadīju laiku vasarās, pats esmu no Rīgas, dzīvoju urbānā vidē, Sarkandaugavā uzaugu.
Arī mainīju ļoti bieži vides, skolas, bērndārzus, un vecāki strādīja psiholoģiskā slimnīcā. Es jau bērnībā gāju tur pusdienas ēst, kad ar Rihardu, kas te darbinieks izrādās, mans klases biedrs atnākuši šeit studijas attiek savu klases biedru, vai ne? Mācījos centra skolā, braucu no rajona uz centra skolu, pilnīgi cita vide, citi sociālajie apstākļi, dažādi. Tad pēc tam amniecības vidusskola. Un šīs visas maiņas, pēc tam RTU amniecības vidusskola, kā jau es minēju, restaurācijā strādāju 7 gadus, kā man ir palīdzējušas neapzināti attīstīt šo aktieru spēju. Analizēt, pielāgoties, analizēt, vērot. Jo kas ir aktiermestrija? Aktiermestrija būtībā ir tā kā tev ir jāmācās paskatīties uz situāciju no dažādiem skatu punktiem. Tā kā, nezinu, pieņemsim, ir sabraukts suns, un tad ir situācija no saimnieka puses, situācija, nezinu, no tramvaja vadītāja, tad ir situācija no policista skatu punkta, no garām gājēja, un ir tik dažādi skatu punkti, bet notikums ir viens. Un tik dažādas reakcijas un pārdomas katram tos izraisa. Un tieši šis moments man ļoti aizrauja jau kopš bērnības. Es tieši vēroju šādus procesus, šādus notikumus un analizēju, kurš cilvēks uz to reaģē vai kāpēc viņš tā reaģē. Un attiecīgi arī sevi, rokos sevi. Un citreiz, kā jūs minējāt, bišķiņ pa daudz, bet šī analīze. Un tā es nokļuvu līdz aktieriem, jā. Iestājos, pabeidzu jau amniecības vidusskolu. No centra skolas arī pilnīgi cita vide, tur tikai čaļi, no laukiem jau gataros strādājuši, un es tāds baltrocīts no centra skolas, vispār nezināju, kas ir ēvele, neko, un vienkārši patiecīju, vai nu tie mani talanti, vai kas man palīdzēja iestāties tur, jo es, teiksim tā, nezinu, apvārdoju komisiju un tiku tur iekšā, es pats nesapratu, kā tas notika. Es biju vienīgais no centra skolas. Tur es nekad dzīvē nebiju dzirdējis, ka no otrās vidusskolas kāds pāriet uz amniecības vidusskolu. Un jā, un tur es apguvu, negāju viegli, tas jau nebija tā, zin kā, es nekad nebiju number one, tā kā tur. Un man tas princips, ko es teicu... Bet es dzirdēju, ka tev ir zelta rokas. Jā, bet tas princips tiekties pēc perfekcionisma. Man bija kursdarbā tas pirmā troņkrēsls, taisīja kopiju 7. pasaulē, 15 gadu vecumā uztaisīja Aglonas baznīcā stāviņa. Tad diplomdarbā bija grāmatu skaps Renesans, Ozolkokā, to banka viena nopirka. Bet tā bija tāda pieredze, es nekad nebiju tā kā top čalis, un tas man arī kaut kā vienmēr lika justies, Ka tu neesi savā vietā? Jo man vienmēr gribās būt līderim. Nevis līderim, bet perfektam. Es nezinu, man ir tāda kaut kāda tieksme, vēlme. Un man ir uzreiz kaut kāds diskomforts. Ja es kaut ko nevaru izdarīt perfekti, man uzreiz pats sevi sāku sodīt un vēl kaut kas sākās šīs visas lietas. Bet skaties, tas ir tas perfektums tavā izpratnē. Perfektums. Yes. Tam citam liksies, ka tas ir perfekti. Bet tu vari pieņemt, kā saka, tev kaut kā ir jābeidz, tā kā sevi ļoti visu laiku. Absolūti, es cīnos ar to, mēģinu, un tagad jau ir kaut kāds progress, noteikti es esmu sācis sevi pieņemt, es sācis pieņemt sevi savus tās vājos punktus arī, jo viņi visiem ir, un tas ir vissāpīgākais, mūsu ego vispār negrib pieņemt kaut ko, ja tu esi tā kā vājš vai nemāki vai kaut ko slikts, jo neviens nekad negrib atzīt, ego nekad negrib atzīt, ka viņš ir slikts, viņš grib atzīt, ka tu esi foršs, labs vai ne, tā kā. Un tad sekoja tā kā loģisks solis tādēļ, ka pabeidz amniecības vidusskolu iestājos RTU, faktiski inerts pēc funkcionālais dizains, tur atkal dators, tur 3D rasēšana, kāda kam vide, viss vizualizācijas renderi. Man vairāk patīk skatīties, ko čaļi taisa, nekā pašam tur, jo man nebija pacietības sēdēt pie tā kompja, rīts vakars vadīt tās koordinātas X, Y, Z, tās tām no malas skatoties, man vienmēr bijis ļoti interesanti vērot to procesu, bet pašam to darīt man nebija tāda vēlme. Un tas ir ļoti būtiski, tu nevari neko darīt, to es arī sapratu dzīvē, ja tev nav tā vēlme to darīt, ja tev nav tas azarts uz to visu. Un es vairāk pavadīju laiku darbnīcā, pa naktīm viens pats ieslēdzies darbnīcā, klausījos mūziku, kaut ko tripoju savā galvā, būtībā jau nodarbojos, turpināju nodarboties neapzināti ar šo aktiermeistarību. Un tad es ļoti daudz ko arī tur iemācījos. Tas jau nav tā, ka tas bija, vienkārši man nepatika un es neko neiemācījos. Arī tā bija pieredze, arī RTU bija pieredze, kā jūs teicat, vides maiņa, vēl kaut kas ļoti daudz informācija visu laiku nāk klāt. Un nokļuvu, iestājos studentu korporācijā, un tur savukārt viens čēlis
Ivars Tontegod, viņam tas skandāls tagad filmā Anelol, varbūt ir dzirdēts. Viņš faktiski vienā korporācijas pasākumā skatās uz mani, viņš tā, hei, negrib manā mājas darbā uzfilmēties, un es tāds, protams, jā, nu zigā. Un tas bija tas klikšķis, tas bija tas crash, tā kā saucamais, tā kā mīlestība no pirmā acu uzmetiena, vai ne, tā kā... Tas bija liktenīts pagrieziens laikam. Faktiski, jā, es nonācu vietā, un, ko es vairs neuztvēru kā darbu vai vēl kaut ko, bet kā vispār savu dzīves sastāvdaļu, aktiermeistarību. Pēkšņi, bams, vienkārši tāds viens... Un tu tiki filmā, un viņu kursa darbā, un tad tālāk, kas notikās? Tālāk notikās, es braucu pie viņu uz mājām, mēs skatījāmies filmas, es nekad mūžā nebiju darījis, jo es līdz 23 gadu vecumam pat nebiju iedomājies, ka es varētu kļūt aktieris vai kaut ko tādu. Nu, kaut kādas filmas bija skatījies, vienkārši uzturējos tādā vidē, kur neviens par to baigi nerunāja arī. Bijām tur, gājām tur uz filmām, tur fórumā. Bet tevi kāds pēc šī te pamanīja? Tā kā kāds uzaicināja jau kā... Faktiski man sāka uzreiz, man pateica, ka es labi izskatos, man kamera mīl, ka es esmu organisks. Jā, tu esi organisks. Tā kā man ir dabas dota kaut kāda, nu, nezinu, dabas dotības komunikācijas spējas. Jā, un es ļoti ātri tā kā atradu komunikāciju ar kameru, sapratu pat bez skolas, viss tā kā pašmācības faktiski ceļā. Un gada laikā es tā kā nomainīju savu dzīvi pa 360, tā kā es jau biju pabeidzis, jau iestājies maģistratūrā RTU, bet tas jau bija faktiski, man vairs tas neinteresēja. Braucu, skatījos filmas, runāju visādi avantgarda kino, kaut kādas kino klasiķus, tur Jodorovski skatījāmies, vēl kaut ko. Kā tu tiki tad līdz Dailes teātrim? Nu, jā, un tad studentu filmas, viss. Faktiski pirmie soļi man bija nevis teātris, bet kino. Man teica, es sāku filmēties kino ļoti daudz, man sāk masu skatos ņemt, Rudolf Mantojums, Dances pa trim Arvīda Krieva filmu. Un tad es iestājos iekšā, man uzņēma, man jau bija 23 gadi, jau viena augstākā, viena profesionālā izglītība. Un tad sākās šis ceļš uz teātri, jo Latvijā nav citas opcijas, kā kļūt par profesionālu aktieru. Faktiski to arī oficiāli dokumentu dabūt tikai Kultūras akadēmijā, kā teātra drāmas aktieris. Nav kino aktieris, mums negatavo, diemžēl. Tas tirgus ir attiecīgi maziņš, un tos aktierus nemaz Latvijā tik daudz arī varbūt nevajag, bet labus aktierus vienmēr vajag. Tas jebkurā profesijā profesionāļus vienmēr ir vajadzīgs. Un man kaut kā tas viss likās ļoti perfekti. Pabeidzu skolu, es tiešām jūtos tā kā zivs ūdenī, tas bija beidzot, bija laimīgs, es tā kā darīju savu lietu. Man tā kā viss devās, viss padevās tieši aktiermeistarības ziņā, es tikai augu, progresēju, apgūvu zināšanas, un tad pabeidzu skolu. Bija tā kā pārunas ar daudziem teātriem, mēs bijām neatkarīgais kurs, ne pie viena nebijām teātri piesaistīti. Kura bija tev kursa biedri vēl tajā laikā? Man kursa biedri vēl joprojām, kursa biedrs ir uz mūžu. Jā, tas ir tieši tā, bet... Kursa biedri, mēs bijām apvienotais kurs patiesībā ar režisoriem kopā. Līdz ar to mums bija gan aktieri, gan režisoru kurs. No aktieriem... Uldis Siliņš, Laura Siliņa, Nacionālais teātris, Liena Sebre, arī Nacionālais šobrīd, Rūta Dišlere, Ance Mūžniece, Pēteris Galviņš, Kristaps Ķeselis, Mārtiņš Upenieks. Tad no režisoriem Jānis Znotiņš, Kasparam Znotiņam, Bračka no JRT. Diezgan, jā. Reinis Suhānovs, scenogrāfs, režisors, Paula Pļavniece, Jānis Niķers. Tāds pulciņš mums. Papraus pulciņš ar aktieriem. Bet ne visi strādā profesijā, tā kā, Un tu pabeidz to, un tu uzreiz dabūji darbu, tā kā... Es uzreiz dabūju, jā, man arī kaut kādi veiksmes faktori, tas, ko tu minēji, arī vai numeroloģija, nezinu kā, bet tas viss likās. Es vispār sāku, pirmais darbs man bija JRT uz mazu lomiņu ilgu tramvajā, kas pēc tam bija man tāds dežuvojos pēc vairākiem gadiem ar Regnāru Vaivaru, taisīju Dailes teātrī. Bet tad man izsauca kursu vadītāja Indra Roga uz Valmieru, un mēnešu laikā tapu šis Dr. Živago, pirmā loma pēc skolas beigšanas. Arī tāds nestandards, jo tā bija liela loma, faktiski titulu loma un tāds Pasterneks tā vispār tur, nezinu, bībeli tāda vai ne, es nebiju nelasījis viņu gan, bet tur pa 17. gadu, kad monarhija mainījās, nāca Padomju Savienība. Jā, es esmu redzējis, man ļoti patīk. Par to posmu tieši tas viss.
Šobrīd arī interesanti, jau pasaulē mēs piedzīvojam šobrīd ļoti lielas pārmaiņas un arī tāds neliels apjukums vispār pasaulē valda tāds ļoti Tas, jā. kaut kas baigi notiek tos ļoti. Jā, un te nedaudz iestarpināšu, jā, kas pasaulē šobrīd valda. Redz, pasaulē ir divnieki. Tagad 2020 ir spēcinātais 2 ir šaubas, 2 ir emocijas. Tāpēc mēs citreiz tiešām mums it kā ar prātu mēs visu loģiski izdomājam, bet tāpatās mums visu laiku apšauba mūsu, kaut kāds jau 2 ir par emociju pasauli. Loģiskāk būs no 2030. gada, jo trīnieks ir ļoti stabila enerģija un tāpatās, teiksim, kad sākās Covid, mums atnāca 2020. gadā un, kā saka, lielās, kas mums te apkārt šobrīd valda, tas sākās 2022. gadā, kur kaut kur, it kā veselais saprāts saka, ka tas ir pilnīgi garām, bet emocijas mūs tā kā virza uz priekšu. Emocijas, ļoti emociju. Tāpēc tiem cilvēkiem, tie, kas ir emociju cilvēki, viņi jūtās kā zivs ūdenī, starp citu. Tie, kas ir loģiski domājošie, un starp citu tev domāšanā ir loģika, mēs ķersimies tavai numeroloģijas kartē, tie, kas ir loģiski domājošie, tie ir nedaudz tādā tā kā apjukumā, jo tu šobrīd neko nevari loģiku vairs izdomāt, saprot? Tā kā arī skatītāji, ja jums ir kādi komentāri, kā jūs jūtaties, vai droši rakstiet. Noteikti atbildēsim uz visiem jautājumiem. Nu, lūk, un tad tu tiec līdz Dailes teātrim. Jā, uzreiz. Tad es parakstīju ar Valmieru, pirmā sezona Valmieru, bet tad es sapratu, ka es īsti nespēju saistīt savu dzīvi ar Valmieru. Man bija savi kaut kādi iemesli. Es biju rīdzinieks, es biju atpakaļ uz Rīgu, man pietrūka tā visa vide, un Valmierā tas viss tomēr bija tāds maziņš. Šaurs, jā. Un tad man arī bija tāds apjukums moments, jo bērns pabeidz skolu, bērns liela loma, bērns tur nominācija, vai ne? Un tādā ziņā jau forši, tas ceļš sākās ļoti spēcīgi un virzoši, ļoti jaudīgi, teiksim tā, jā. Un tad man nāca šis piedāvājums, bija pārunas vairāk, drīz visiem Latvijas teātriem faktiski, bet Dailes teātris man izteica tādu ļoti konkrētu piedāvājumu, viss ir, tev tur 3 galvenās lomas, nākamā sezona, viss nopakots. Un Dailē es jau biju strādājis, mums bija 3. kursā tur studija augšā Marijiem, zināju es biju 2 izrādēs jau spēlējis tur, jau zināju dažus aktierus, man likās tāda vieta, kur es varētu strādāt un daudz maz pazīstama likās, jā. Un tad es atnācu uz to Dailu un sapratu, ka, tā pēkšņi, ka, nav tā, ka man tur baigi gaida, un, kad es tur tāds gaidītais bērns būtu, vai ne, tā kā man jau no paša sākuma tur negāja viegli kaut kā. Bet tas nav saistīts, ka tur ļoti liela konkurence, tur ir gana talantīgi, kā saka, tur ir kaut kāda mīluļa arī, man liekas, režisoru ir. Absolūti, kā jau jebkurā darba sfērā, es uzskatu, tas noteikti ir, bet, kā jau minēju, teātris, tas pats par sevi jau ir jaudīgi, tur visi tie procesi ir jaudīgi, un publiskā sfēra, un vispār enerģētika milzīgi Dailes teātrī kā tādā, viss tas smiļģi gars vai kas, es nezinu, tad tur ir baigi jaudīga vieta viņa ir, un man arī bija tāds, kā tu pēkšņi nonāca, un man nebija tā, ka man bija kāds, kas man tur baigi konsultētu vai atbalstītu, baigi ar mani tur neauklējās. Jā. Bet Klaus, starp citu, kad runāt par tām lomām, kuras tev, tieši tev vairāk, kur tu sajūti sevi, ir, kur tu vari spēlēt galvenās lomas, vai, labi, masas skati, nē, tur jau nav masas skati, bet, tāds, kur ir grupas, vai, teiksim, tādas pilktas lomas, kas ir tev? Redz, teātrī nav lielu vai mazu lomu, tas viss ir atkarīgs no tā, cik es, kā jau teicu, šo neuztveru kā darbu. Man jebkurā brīdī, kad es veidoju lomu, vienalga viņa ir liela vai maza, es atdodu sevi 100%. Protams, ir dažādi faktori, kāds ir kolektīvs tev apkārt, cik tu pats labi jūties tādā atmosfērā visā. Un man pēc tam bija tas stāsts, ka man tas pirmais gads tās galvenās lomas, es sapratu, mani tur sāka bišķiņ tā kā nīdēt laukā, un bet kuri tā kā kolēģi vai režisori, kurš bija tas? Es negribu šito tur baigi komentēt, kā jau es teicu, es nebiju tā kā varbūt kaut ko konkurence vai, nezinu, kāds no manis baidījās, ka es pārāk spēcīgs vai kas vai ko, varbūt tā, jā.
nezinu, kādi tie iemesli bija. Droši vien arī mana vaina kaut kāda iespējams pārāk kaut kāds, es nezinu, nemācēju komunicēt, kaut gan man patīk komunicēt ar cilvēkiem. Klausies, starp citu, es nezinu, es vispār esmu attālināts ļoti tālu no visas mākslas pasaules, bet, piemēram, vienmēr pa baletu runāju, ka tur ir ļoti daudz intrigas iekšēji. Balets ir vispār crazy. Es redzēju to filmu Black Swan. Tur, es esmu, jā. Tas nav tāda ir realitāte. Tur arī ir. Bet vai teātri arī nav nedaudz uz to, ka tur cīnās? Kaut kas ir, bet nebija jau tik brutāli kā tādā Black Swan. Bet vienalga, man bija... Tā iekšēji sajūta bija tāda bezpalīdzīga, nomācoša, un tas bija arī pirmais gads, kad es pirmo reizi pie numeroloģijas aizgāju sezonas beigās. Tēvs vēl dabūja insultu, un man bija tas bija viens no pirmajiem tādiem black tādiem posmiem dzīvē, kam bija jātiek pāri. Labi, ka man Nasarā atnāca tā filma Pirmdzimtais, kuras atkal dabūju nomināciju. Faktiski man viss bija tā kā uzreiz, ko es darīju, man uzreiz bija novērtējums. Tam pirmā izrāde uzreiz... Spilgtākā debija, pēc tam pirmā filma, lielā loma, tur arī uzreiz bija nominācija par otro plānu, un tas man kaut kā, man darbs ļāva tā kā palīdzēt tikt pāri visām lietām, jo es tā kā pats sev pateicu, ka es neatbildēšu ar to pašu, kā pret mani izturējās, bet ar darbu sev pierādīšu. Un tad es 4 gadus tur kārpījos, maucu masu skatos, man nomet no visām lielajām lomām, pēc tam nost. Es nedziļināšos, es jau daudzās intervijās par šito stāstījis, bet tas bija tāds vērtīgā pieredze kārtējā. Bet ilga īstenībā, vai tu varēji kaut kur ātrāk atlaist un kaut kā pamainīt? Redz, man bija tas sapnis, es tiešām vēlējos sevi piepildīt un pierādīt kā labs, spēcīgs profesionāls aktieris. Un tādas iespējas jau Latvijā nav tik daudz. Es tam ļoti daudz laika un enerģijas biju veltījis un veltīju visu laiku vēl līdz šim. Un man ir tas mērķis, es gribu to sasniegt, kā jūs teicat, es kaut kam pieķeros, es augšu līdz galam. Tas ir superīgi. Klausies, nedaudz pavirzamies tālāk, bet paldies tev liels, ka tu tādu foršu garu ievadu par savu personību varēsi, kā saka, vienā piegājienā par tevi skatītāji uzzināt vairāk. Lūk, par tavu apziņas skaitli tev ir 17. Tas ir tavs domāšanas. Jā, tieši tavs dzimšanas diena, tas ir, kā saka, tas ir tavs domāšanas veids. Un 17 ir tieši tas, ka es nezinu, vai tu tā domā, bet vispār numeroloģiski ir, ka tu domā, es esmu zvaigzne. Tu tā domā? Tā ikdienā baigi nē. Tas ir ļoti abstrakti, es esmu zvaigzne. Jā, bet tu tā jūties. Varbūt tu tā jūties. Ko nozīmē zvaigzne? Kas tas ir? Kā personība. Bet zvaigzne tas ir domāts tāds, ka tu arī viennozīmīgi vēlēsies atzinību. Viennozīmīgi. Tas ir saistīts ar profesiju patiesībā. Tā jau mana maize. Tā jau tāda sinerģija ar skatītāju patiesībā. Tas būtu neloģiski, ja es taisītu filmas, izrādes un pats viņus skatīties un neviens cits to neredzētu. Bet redzi, citiem ir, kuri arī, teiksim, septītnieki ir personības un arī trīnieki. Man ir bijusi arī Ilz Ķuzuls, Krastiņus saruna. Viņi tik ļoti neaugs tieši atzinības, bet septītniekā, kur ir, tur arī ir nepieciešama šī atzinība un novērtējums viennozīmīgi. Un ja tu esi, teiksim, izdarījis savu darbu un tevi nenovērtē, tas ir graujoši. Tu to pats arī labi apzinies, kaut kur ir jāiemācās ar to sadzīvot un strādāt, jo nevienmēr, kā saka, mēs jau zinām, kad ir mums labvēlīgi cilvēki un citiem, kad izšauj kāds ļoti ātri, tas citiem nepatīk. Tā tas ir. Tā tas tiešām ir. Kāpēc viņš tagad atnāca no galvniecības un tagad te grib mums visas pirmās lomas paņemt? Saproties, iespējams, tur bija arī kaut kur ceļā tādi faktori. Noteikti, droši vien, jā. Lūk, vēl ir astotniekam, ir tas, ka tas ir karmas skaitlis. Tu maini visu, kur tu parādies, tu maini cilvēks, vai viņiem sākiet labāk, vai viņiem sākiet sliktāk, pēc karmas principiem. Tā kā katrs saņem pēc saviem nopelniem. Un vēl starp citu astotniekā ir tas, kad tu varēsi ļoti daudz arī, pats jau pēc tam izlasīt, bet astotniekā ir tas, kad viņiem varbūt, tu stāstīji tā plaši par savu bērnību, ka tur viss kaut kas mainījās un visu laiku kaut kādi nosacījumi jauni. Un viss, kas tika jau pieredzēts, un tur ir, kad var astotniekiem, par cik tu esi karmas skaitlis, tad var kaut kāda būt, jau kaut kāda tāda spēcīgāka pieredze, nopietnāka tieši bērnībā, jau jaunībā piedzīvota. Lai tu saprastu, tas principā tev tā kā ir jāsaprot, ka dzīvē notiek dažādas lietas.
Un tev ir tā kā jāpieņem, jo tāda, nu tā kā numeroloģijā, to, ko arī visa mana mentora stāsta, tāda ir pasaule radīta ar labajām un sliktajām lietām, jo citi mācās no labās, citi mācās no piemēriem, un mums ir tā kā jāredz tās sliktās lietas, lai mēs saprastu, ka mēs tādas negribam, un no viņām jāizvairās ir. Nu, lūk, astotniekā, jā, tas astotnieks var būt arī, jā, pašiznīcinošais. Es saku, viņš ir dominējošs skaitlis, tādā ziņā, tev ir struktūrā, tavā struktūrā, astotnieks ir tev domāšanas fasāde, tā kā bez struktūrā tev ir šie emocionālie skaitļi. Astotnieks savā ziņā ir arī tāds ļoti strukturēts, loģisks. Astotnieks ir atbild par materiālo pasauli. Principā naudai tev vajadzētu būt, nu, tātad kaut kādu mācību izēja naudai, tev starp citu viss tur kārtībā ir. Halleluja. lai notiekās. Ar naudu mēs par to tiksim, ar naudu tev tur viss ir kārtībā. Kas tev ir pats svarīgākais? Neieiet nekādās veidā, nekādās galējībās. Es starp citu, kad skatījos to raidīju. Nu, man ir tendence tāda kaut kā vispār eksperimentēt un tā kā taustīt tās robežas kaut kā, nezinu, bet tas man ir pilnīgi instinktīvi, es to daru tā kā neapzināti kaut kā, un pēc tam tikai atskatos sev vecinu, varbūt tā kā, bet man ir tas azarts brīžiem kaut kāds, un es sevi pats izaicinu kaut kā, man patīk tas izaicinājums, tas adrenalīns. Adrenalīns ir. Tas ir instinktā kaut kā. Bet, nu, es domāju, tu tādā jaunības maksimālismā esi tās robežas iztaustījis, bet principā tev ir jāiet, kas man ļoti patika tajā raidījumā, kur es skatījos, kur tu biji tajā iepazīšanās šovā, ka tu ļoti apzināti ar jogu un tām lietām nodarbojies. Nu, tā kā savu fiziskā ķermeņa uzturēšanu un balansu, tas tev ir ideāli. Jo tev tavā domāšanā, lai tu tiktu tiešām, lai būtu veiksmīgs, laimīgs cilvēks, laimīgs Kaspars, tev ir jāiemācās šis te balans. Tu būsi reāli, kā tu izbeigti. Jo tas ir tavs kārdinājums. Tā kā uztaustīt šīs te asās sajūtas kaut kur, tev no viņām jāiet projām ir. Nu jā. Redz. Tev ir pilnīgi no viņām jāiet projām un jāatrod šis te balanss ir. Kā tu atradīsi balansu un neiesi, kā saka, robežu testēt, kuras tu esi 100% jau iztestējis, tev ļoti daudz, kas sakārtosies. Jo, zin, kas ir arī ir tas, kad pārlieku sliktas emocijas, protams, mums atņem enerģiju. Un ļoti, ļoti labas emocijas pārliek. Nu, tā kā mēs esam super happy, kas pēc tam notiekās, mēs esam piekusuši. What goes up, must go down. Jā, un ir patiesībā viss ideālāk mēs ejam uz priekšu virzamies, ja mēs esam diezgan sabalansētā enerģijas. Ka mums nav, ka nav mums tie zudumi visu laiku. Lūk. Un ja 8 ir... Nu, tur ir kontrolēšana, viss tas dominējošs skaitlis kopumā. Visu var procesu vadīt. Redzi? Tāda tendence varētu būt, bet tas arī neapzināti varbūt brīžiem ir. Un, tas ir tavs. Tas ir arī no tās paškontroles. Es esmu tāds bišķiņ kontrola frīks, un ja es kaut ko nekontrolēju, man ir tāda sajūta, ka viss es paliek nervos, es tā kā nejūtos komfortabli, un man ir tā, varbūt no ārpuses iztos kaut kāds, varbūt, nezinu, citi man saka, tur nenopietnas vēl kas, bet patiesībā es ļoti kontrolēju visu procesu, tā kā ārkārtīgi viņus kontrolēju, ārkārtīgi analizēju, un līdz ar to man ir svarīgi šī kontrola, ka es kontrolēju vienmēr visu, kas ap mani notiek. Varbūt no malas tas tā neizskatās, bet es nezinu, es varbūt citiem neradu tādu iespēju, vai esmu iemācījies tā kā slēpt to. Bet es patiesībā ļoti kontrolēju visu, faktiski jebkuru situāciju, es viņu vienmēr analizēju, pēc tam vēl pāranalizēju. Bet skaties, tev būtu baigi īstenībā ieteicams, ka tu vadi cilvēkus. Tu būtu visideālākā tev pozīcija, ka tu vadi cilvēkus. To daru. Tagad tu to dari, jā. Savā ziņā. Savā ziņā, bet arī tajā profesionālajā tu pat varētu būt režisors. Nu, režisors tā jau tur ir... Cita izglītība vajadzīga. Tur ir jābūt lielai, milzīgai pacietībai, kas savukārt, tur ir jāuzņemas atbildība milzīgi pa visu kolektīvu. Un visu. Kas man liekas ir interesanti, es teicu, skolā strādājot pirmo reizi to daru. Es veidoju žetonu vakar izrādi. Jā, es būšu režisors. Superīgi būs režisors. Bez papīra, kā teikt, nelegāli. Bet
Man patīk tā kā veidot kaut ko un būvēt. Un, tā kā, jā, kaut kas tur ir. Tu gūsi tagad piepildījumu jaunajā, tur, kur tu esi tagad strādāt ar jauniešiem, viss šis te vadīt cilvēkus? Absolūti, tā ir tāda miedarbība. Es jau kaut kad vienreiz to biju darījis ar bijušiem cietumniekiem. Arī man tāds sapnis, jā, arī izklausās frīkēni vai ne, bet, nu, kā jau es teicu, man patīk vispār tādas ekstrēmas vides lietas pētīt un iedziļināties viņās sistēmās visādās tādās ekstrēmās, kur cilvēks ir dažādu apstākļu spiests atrasties. Un tad tā arī bija tāda jau pirmā reize, kad es nokļuvu skolotāja statusā. Un arī tad jau es sapratu, ka patiesībā nevis es mācu, bet es mācos kopā ar šiem cilvēkiem, kam es pasniedzu. Tā tāda mistiska miedarbība ir, tā kā viņa tevi nenormāli uzlādē patiesībā. Man ir tāds, nestoties, ka no tā, ka man 8:30 jābūt skolā, tad tas viss tā diena ir diezgan gara un tie bērni tur bļaustās un vēl kaut kas. Bet pēc tam ir kaut kādi momenti, kad tev ir tā gandarījuma sajūta, ka viņš rāda kaut ko, ko tu esi viņam mācījis, viņš kaut ko ir iedziļinājies, un mums ir bijusi tā miedarbība, izpratne, sapratne vienam pret otru. Tā ir tik superīga sajūta, ka es kādam esmu kaut ko devis un palīdzējis, varbūt kaut ko saprast un attīstīties. Varbūt tas tur kādi būs nopietnie nākotnes aktieri? Tu būsi izaudzinājis jau sākot no skolas? Nevar izslēgt. Nevar izslēgt. Es mācījos vispār amniecības vidusskolā, kā es varēju manās, ka es kļuvuši par aktieru kādu dienu, tur, nezinu, tiesāšos ar Dēles teātru. Vispār neko tādu ceļš dzīvē nebija iztālojis nekad neko tādu, bet, kā jau tu teici, numeroloģijā bieži vien tās nav pat nejaušības. Tev ir jāaiziet kaut kāds dzīvē posms, lai nokļūtu līdz tam. Arī līdz atziņām mēs jau nokļūstam, un, kas ir paradoxāli, mēs parasti līdz tām foršajām un labajām atziņām nonākam tieši caur šiem grūtajiem posmiem. Tieši šie grūtie posmi mums kaut ko parasti iemāca, mums bišķiņi kaut ko atsēdina, liek paskatīties uz sevi no malas, tā kā dabūna ar āmuru papieru, un tad tu tikai atjēdzies, un man liekas, tās situācijas ļoti tev māca. Skaistie mirkļi, protams, arī tevi uzlādē un barot. Bet tas cilvēks iņu un ņem princips, mēs jau nevaram tā kā man vienmēr likušies interesanti tie cilvēki, kas tā kā visus mīl, viss ir forši vienmēr. Es kaut kā, man liekas, tas bišķiņ tādas arī maskas liek cilvēki, jo tā nemēdz būt. Tas ir arī Dalai Lama, kurš ir nirvānā, viņš ir izgājis ļoti milzīgām ciešanām cauri, lai nonāktu līdz šai harmonijai pašai ar sevi, un cik gadi pagāja, līdz viņš tam nokļūst. Ja? Labi, viņš tur vispār cietumā sēdēja, un tie ir super ekstrēmi apstākļi, vai ne? Bet jautājums par to, vai man ir gandarījums, absolūti, jā, absolūti. Tā vienkārši gari runāju. Superīgi, tā ir man ļoti tendence arī. Ļoti labi. Patīk runāt. Patīk runāt, tu vari beidzot izrunāties. Klausies, tu piekrīti šim teist, kad tieši nesen bija jau dzirdēts, es neko jaunu nepateikšu, bet, kad jo zemāk krīt, jo augstāk tu vari izšaut. Jo redz, ka mēs esam tādā vidējā, normālā, ne tur super happy, ne super kaut kas slikts būtu, bet ne super apmierināti. Mēs tad arī tādu super vidēju, kā saka, dzīvi dzīvojam. Tad, kad mēs nonākam kaut kādā zemākā vai augstākā punktā, mēs uzreiz saprotam, vai mēs tā jūtamies labi, vai ja ir, teiksim, nezinu, nav naudas, tur nav tas, nav attiecības, nav vēl kaut kas, tā uzreiz tu izjūti šo te lielo vajadzību pēc kaut kā, un tas ir tā kā labākais motivators izšaut. Samobilizēt sevī visu enerģiju un saprast, kāpēc es to nevaru, ja es to varu. Absolūti piekrītu. Jā, nepavēlti jau pasaulē jau visi tie slavenie mākslas darbi, mākslinieki, visu to, kas ir, ko mēs uzskatām par kaut kādiem kultūras kanoniem vai par ģēnijiem, ģeniāliem darbiem, viņi ir tapuši ļoti zemos bieži vien punktos cilvēkiem, tāpēc, ka tad viņiem atnāk šīs ļoti tādas spēcīgas atziņas, un tad to var sajust caur darbu. Un tieši darbs, ja tu to pēc tam sublimē kaut kā radoši, tieši radošā veida. Un tam nav jābūt, nezinu, glaznai vai filmai, tas var būt jebkas. Tas varbūt tu raidījumu uztaisi vai, es nezinu, vēl kaut ko māju uzcēl arhitekcijā. Tu sublimē šo enerģiju pēc tam, tā kā tu teici, uz konkrētu mērķi. Jautājums ir, vai tu izturi. Tas ir tas jautājums, jo daudz cilvēki... tā ir tā robeža. Moments, ka tu esi tādā zemajā punktā, un ja tev nav pietiekami no dabas dota tāda liela jauda un spēks pašam tikt ar to galā un saprast tos procesus, jo padoties ir visvieglākais, un to daudz izdara. Tagad tu pati redzēji, tas novembris man pašam bija, tur viss kaut kas man sakrita pēkšņi, vienkārši tā, ka es esmu dzīvē
ļoti daudz visādas tādas ļoti kritiskus brīžus piedzīvojis. Un tagad no oktobris, novembris, decembris bija viens no tādiem, man liekas, ka čau. Un tu mamma atbrauc no īrijas un vēl kaut ko. Un es, tā kā tu teici, es sagrupējos, un tad pēkšņi notika Magics kaut kāds, un no 1. janvāra man sāka tā skola parādījās, vēl darbi, un tagad jau ir tā, ka es jau pat varu izvēlēties un savu dzīvi tā kā jau, kā lai pasaka, izdarīt izvēles un sakārtot, jo, nav jēga arī sevi tērēt uz visu, jo tad tu arī sevi iztērē, izšauj, kā tu saki, un tad atkal tu bams, jo to vairs nav spēka, kur tu esi sevi tā notriecis, Tā kā tā ir vēl viena lieta, ko es iemācījos arī tā sporta ziņā, kad sevi ķermeni kopt, mīlēt, jo man bija tāda tendence bišķiņ sevi nemīlēt, arī tagad es cīnos, ko es teicu, tā pašpārmetumi un viss šitas tā. Es iemācījos tā kā vairāk rūpēties par sevi un tas arī ļoti palīdz. Bet tev nebija tā, ka tu vienā brīdī pagriez to vektoru savādāk, es nevis cīnīšos par pagātni, bet es veidošu savu nākotni, un tad kaut kā arī pavērās tev iespējas? Absolūti, es arī sapratu, ka es pa daudz, un arī visa tā vide, es pats sevī tev kultivēju, līdz ar to visu pārējā vidi, tu man arī sāk uzdot tos jautājumus par to visu pagātni, par to dēlu, man negribās tur vispār pat atgriezties, Tā ir pieredze, superīga pieredze, vai ne, bet tagad šeit un tagad tam nav nekāda nozīme. Tev tas neko nemainīs dzīvē. Tas varbūt skatītājiem varbūt ir interesanti kaut kāds, bet es esmu tik daudz jau par to runājis, ka man negribās vairs to kultivēt. Un es gribu kultivēt kaut ko jaunu. Lūk, skolotājs, jaunu filmu, filmēšos, galvenā loma dabūjis tikko. Kaut ko jaunu radīšu. Un tad no tā pieredze, kas es esmu, viņa man ir izveidojusi. Es dalos ar to savu to vērtīgo, kas manī ir no tā visa, kas palīdz attīstīties un iet uz priekšu un realizēt sevi radošos procesos. Tieši šī vēlme, un tas arī tas, ko es skolēniem mācu, noformulēt savas domas, virzīt viņas radošos procesos, nevis iznīcinošos procesos, bet radošos. Un tas ir visiem cilvēkiem, gan man, Kasparam, gan tev, visiem, jebkuram cilvēkam. Tas ir un tas ir tas vienojošais faktors. Vienalga, cik tu esi talantīgs vai netalantīgs, bet tas ir un disciplīna, lai arī cik tas izklausītos pretīgi, sevišķi māksliniekiem, disciplīna, bet disciplīna tev paļauj gan ķermeni sakārtot, gan prātu, gan arī savu dzīvi organizēt tā, lai tu justos komfortabli un laimīgs. Starp citu, par disciplīnu runājot tiem, kam ir 7. apziņas skaitlī, kā tev. Tas 7. tur ir arī daļa ģenialitātes. Starp citu, uzrakstiet skatītāju komentārā, kuriem ir, un tur ir viena lieta, 7. mēdz būt hauss galvā. Un disciplīna šo te hausu sakārto. Uzrakstiet lūdzu, kuriem ir 7, es iekomentēšu, kā ar to visu strādāt. Bet, Klau, kur nepavēlti ir atrasīta bilde, tāds tu man savā ziņā kā dabas bērns izskaties. Es tevi tā redzu. Kaut kāds tu esi tik ļoti ar to dabu, tā es tevi redzu, tā kā vēl neiepazīstot, redzot tevi, vienkārši kā... Tu pati izvēlējies šo bildi, Es pati izvēlējos. Bildi. Bet es viņu izvēlējos īstenībā arī saskaņā ar tavu misijas skaitli, kas ir 2. Tev tātad ir 2 2, tātad tavs apziņas skaitlis ir. Tavs apziņas skaitlis ir 8, tavs misijas skaitlis ir 2, tavs realizācijas skaitlis ir 1, tātad tu realizējies kā līderis, tur es to režisoru pieminēju arī, un skolotājs, kā tagad pedagogs tu esi, un tavs būtības skaitlis ir 2, un īstenībā ir tā, ka, es nezinu, ticam tam vai ne, bet tev 2 vietās atkārtojas 2, un ja mums kaut kāds skaitļi atkārtojas, tad mēs izejam no iepriekšējās dzīves neizpildītos uzdevumus. Un tev, tajos 2 ir ļoti daudz jūtība. Tur ir tas, ka tu esi savā, te cīnās tās tavas pasaules. 8. ir ļoti dominējoši, kaut kur kārdināls skaitlis, vadīt cilvēkus, redzēt, organizēt lietas, redzēt, kas tas tā kā veiksmes pamats citu cilvēku panākumiem. Bet tavā struktūrā ir tie 2, kas, protams, tev dod šo te sapratni par cilvēkiem, emocijas tur ir, tu tāpēc esi tāds organisks aktieris, kurš, kad tu ļoti ātri, pasties, tu tik līdz aktieriem pat, caur to nejaušo savu čomu. Un, sākotnēji, pēc tam jau izmācies un pielabojies kaut ko, kas pareiz. Un tur tas 2 ir tā jūtība, tā sapratne par cilvēkiem, tā empātija. Saproties?
Tur ir, jā, bet kas ir vēl divniekā? Viņš ir šaubās visu laiku, nedaudz. Jā. Tas mums ir, un par skaitli 2 ir vēl tāda lieta, tas ir ļoti izteikti. Es nezinu, tu iekomentēsi, vai tev tā ir, bet kad uzlikt atbildību uz citiem par savu dzīvi, uzlikt, tā kā noņemt no sevīm atbildību. Ka kāds cits ir pie kaut kā vainīgs, ka tev ir neizdevies. Varētu būt tāda tendence arī bija, jā, sevišķi jaunākos gados, kad es biju. Bet, protams, es kā jau saku, kamēr tu iepazīsti sevi, saproti savus vājības, pieņem viņas, jo tas, kā jau es minēju raidījuma sākumā, tas ir normāli sāpīgi tavam ego pieņemt kaut ko, ka tu esi, tā kā, nezinu, sliktāks nekā tu domā. Tas baigi sarežģīti, ļoti sāpīgi, bet es to esmu kaut kā iemācījies dīlot ar to un apzināties savus kaut kādus, jā, tādas, teiksim tā, sliktās īpašības un vēl kaut ko. Tas ir baigi labi, jo redz, kā tu paņēmi kontroli savās rokās, tev uzreiz viss tomēr sāk sakārtoties. Tu cits cilvēks jau šogad iegāja. Principā. Jā, principā ļoti jaudīgi pārmainījās. Superīgi. Pārmainījās, jā, lietas un turpina mainīties un turpina notikt viss kaut kas jauns un nākt klāt kaut kā pēkšņi tāds, jā, tiešām jaudīgi process. Tev būs šogad ļoti jaudīgs gads. Ejam tālāk. Pišķiņa aizskrējām pa priekšu. Tu izēji realizācijā kā līderis. Te ir vienkārši grāmata, Kaspars nav izmisis, bet tā ir... tā ir no filmas. Tā ir no filmas, plakāta. Tāpēc, jā. Vienvārds sakot, tu esi kā līderis. Tev arī ir tas, principā, tavs uzdevums neizšķīst masās, bet saglabāt savu individualitāti. Tā tu realizējies. Manuprāt, man tas izdodās. Man ir ļoti nepieciešama socializēšanās. Tas neizslēdz to, ka man ik pa laikam ir vēlme būt cilvēkos, aiziet, nezinu, uz Kaņepes kultūras centru vai ko, nezinu, parunāties, pasacīt. Jo tā ir arī viena no lietām, kas mani uzlādē, šī miedarbība ar cilvēku, tieši saruna. Jā, tas ir divniekos. Man tas ir, nezinu, kā ūdens, man tas ir ļoti nepieciešams. Un tāpat laikā man ir ļoti nepieciešama sava telpa, individualitāte, varbūt man ar tām dāmām, tāpēc kaut kas nesanāk, jo es varbūt pārāk pats pa sevi esmu tik spilgts indivīds kaut kā, ka es nespēju, nezinu, vai pielāgoties vai izprast varbūt, un tieši tas, ko tu minēji, bet es ar to cīnos, es arī mēģinu, jo tā ir vēl viena lieta, jā, man gribās tās kaut kādas arī beidzot normālas attiecības, nezinu, veidot un būt kopā, un man ir tāda vēlme, ka es kaut kā, nezinu, protams, es ļoti vainoju sevi visu laiku pie tā, kas varbūt arī, nezinu, nevajag to darīt vai ko, bet kaut kā līdz šim man tas nav izdevies, jā, un tas man tāds viens no sāpīgajiem punktiem arī tieši varbūt dēļ šīs individualitātes. Es tā pieļauju. Ka tu tāds mākslinieks esi. Kad nezinu, cilvēkiem varbūt ir tām otrām pusītēm bail no manis vai vēl kaut kas. Tā ir normāls čels, nav ko baidīties. Superīgs čels, man tiešām. Kas tev pamudināja piedalīties, vienkārši izveidināt galvu vai arī atrast cilvēku, vai kā piedalīties šovā randiņš ar 2? Šis ir tāds ļoti foršs notikums bija, jā, jo tas pagājušais gads bija tāds diezgan traks, man tēvs aizgāja pavasarī, un tad šis šovs, tad pēc tam tur ar Keitu, ko es šovā iepazinos, un tad... un tur viens no iemesliem bija, es vēl joprojām esmu bez dāmas, un kāpēc neizmantot tādu iespēju neaizbraukt uz Spāniju. Es sev noformulēju to tā kā iespēju piedzīvot kaut ko jaunu kārtoju reizi, jo tādu formātu es biju iepriekš atteicis vienreiz randiņš ar Bāsovu, tur es atteicos, un tad šogad es izdomāju, kad vajag izmantot šo iespēju tomēr. Spānija, nekad nebija bijis Spānijā, kā jūs teicat, man patīk komunicēt, es sev neuzstādīju kā pašmērķi, man tagad vajag atrast tur līgavu. Es pieņēmu to visu, come as you are. Es pirmkārt pats sev uzdevumu, es tāds, kāds tu esi, pieņem situāciju, kāda viņa ir, ņem no viņas maksimumu, ko tu vari paņemt, izbaudi procesu,
izbaudi to, ka tu filmējies, dzīvo villā, iepazīsties ar dāmām, vispār ar filmēšanas grupu, superīga filmēšanas grupa. Tas tev bija tā kā atvaļinājums, principā. Nu, tāds foršs. Grūti pat pateikt, vai atvaļinājums, bet katrā ziņā ļoti forša vides maiņa. Un arī, principā tas jau arī savā ziņā man bija darbs, jo, tā kā rīts vakars jau tomēr bija tās filmēšanas. Un tas vēl viens interesants moments, jo es, protams, esmu pieredzis pie kamerām, bet es biju pieredzis to tādā ziņā darīt, kad ir seriāls, ir filma vai reklāma vai ne, bet šovā es nekad nebiju filmējis, tā kā cits formāts. Bet ļoti daudz ko uzzināju, ļoti vērtīgs process, ļoti skaisti brīži, arī ļoti sāpīgi brīži. Kā jau visu man dzīve, es laikam savādāk nemāku, viss man bija tāds izkāpināts un tāpat laikā ļoti tā kā pasakā. Zin, tāds sapnis vasaras naktī. Es vēl tagad tā domāju, tas bija reāli vai nebija reāli, tā kā, tā ļoti interesanti un tas ir superīgi, ka tu īstenībā paņēmi šo te, piedalījies šovā, bet to mēs tūlītās izrunāsim. Tagad laiks nelielai reklāmas pauzai. Mūsdienīgākais kazino Latvijā ir klāt. X3000.lv bonus pēc izvēles. Paņem nedēļu ar kazino brīvspēlēm vai 10 eiro SafeBet sporta likmi. X3000.lv. Man starp citu patikās, kāds tu biji šajā tieši šovā. Es viņu noskatījos, es no sākuma, kā saka, es pirmo reizi latviešu šo te šovu skatījos, es to iepriekšējo, kur tu minēji ar Kubāsu, es maz neredzēju. Nezinu, kaut kā negadījās man pa ceļam. Man ļoti patika, man īstenībā patika, ka tu ļoti tieši, kā reiz, ka tu nebija tas čalis, kas tur laviera, bet tu biji ļoti toši, un man kā reiz bija viesa ļoti lielu uzticību. Kad tu īsti pateici, tev patīk šī meitene, un šīs visas nepatīk. Nevis nepatīk, bet tev nav interesi. Jā, bet kad visa meitene forša, bet, kad, jā, labi, ka tu man pielampoji. Jā, es dabūšu pa galvu. Tas būtu traki. Un meitenes patika. Bet tu ļoti labi vienmēr pateici, kā tu teici, romantiskas tā kā saikne, es šeit neredzu, un man tas ļoti patika, tas tiešām parādīja, ka tu esi tāds vīrišķīgs vīrietis, nevis, ka tu, un tas ir tajā astotniekā vīrišķība. Viņi ir tādi diezgan, starp citu, astotnieki, kuriem ir apziņas skaitļi. Jāpaceļ, tev arī šajā jomā ir akcijas, tie ir vieni no labākajiem vīriem vispār. Kopumā. Tad, kad viņi mīl, tad viņi mīl pa īstam. Viņiem arī nav tendence kaut kur, kā saka, skatīties apkārt, ja ir tā sava sirdsāķītes. Tā kā Kaspars ir, teiksim tā, tagad tikai uzņem apgriezienus, tā kā mums forši būs kādai ļoti vienmēr sakot paveiksies, pilnīgi pārliecinātās. Jā, lūk, un... Bet tev tur izveidojās tādas simpātijas. Jā, absolūti. Jā, es arī to neslēpu. Jā, tas arī tā Roma, tas bija skaisti. Un kaut kas tāds, kaut kas jaudīgs, kaut kas skaists. Un jāsaprot arī, attiecības 2 nedēļu laikā šovs, kā jau es minēju, tā kā es esmu pieredzi varbūt pie kamerām. Un tad tām meitenēm, Keitai arī sevišķi, vai ne, viņai savs dzīves stāsts. Un, tas nav viegli tā kā būt atklātam. Un sevišķi, kur vēl vispār dzīvē, bet vēl kameru priekšā, tas ir vēl sarežģītāks. Kur viss tiek piefiksēts, un tur nevari, kā saka, neko pagriezt apakaļ. Man varbūt ar to tā kā nav lielas problēmas, bet pat es tā kā, piedzīvoju tik izkāpinātus brīžus, ka brīžiem, tā kā pat es, teiksim tā, es biju vienkārši īsts. Arī visas manas emocijas, viņas bija patiesas. Es neizlikos tiešām. Jā, kāds bija jautājums? Es redzēju, tev laikam es bišķi samulsināju ar to bildi, bet skaista bildi atcerēsies sajūtās Romu. Es redzēju šo te sajūtu, ka tev tiešām patīk šī meitene. Man tas tik ļoti patikās, kad, jo redz vīriešiem vispār, ja meitenes ir, tad tas patīk taurinīs, tad tas vairāk. Tad, ja vīrietim tiešām patiks meitene, to varēs redzēt, viņš pilnībā pamaina fokus. Jā, tā kaut kāds magics man tur notika. Es biju pilnīgi pārliecināta, ka jūs tā kā būsiet īsts pāris. Varbūt tas jūs vēl ceļāsiet. Keita jau nav tāda, kas skries ātri. Viņa ir gudrā meitene. Man ir bijis laiviņš, viņa ir gudra meitene. Es jau skatījos, jā. Keita ir smart. Jā. Smart, stipra, jaudīga. Forša sieviete. Man patīk viņa ļoti. Tāda ļoti apzināta. Starp citu, kas nav... Man arī viņa patīk, jā. Mums kaut kas kopīgs.
Tev viņa, jā, īstenībā tev viņa ļoti labi piestāvētu, jo tu paliktu vēl strukturētāks. Tā kā, Jā, viņai patīk strukturizēt arī Jā. tas moments. Un, nu, tas, ko tu minēji par to haosu. tevi savāktu tas, saproties, tā kā tev ir jāsakārto savu dzīve un, kā saka, jāizveido attiecības, viņa varētu būt tev viena no ideālajām sievietēm. Mēs ar tā domājam. Tāpēc, ka tev Absolūti superīgi. piekrītu. Es arī piekrītu. Priekā. Tā, priekā. Jā, redz par to hausu. Tev ir Tev absolūti, nedara vispār, jā. tev nedara šaubīgie tipi. Divnieki tev nedara, jūs uzreiz uz krīzi izaiet. Tev nedara super mākslinieces, arī nedara. Tev vajag to, kas tev iedos struktūru, un tu būsi super veiksmīgs vīrietis. Reāli. Kā tev būs? Tu jau veji tajā struktūrā. Tu tagad esi, kā saka, nedaudz izmaldī, tajās savās emocijās, un tu tagad eji struktūrā, jo tu saproti, tas ir tas tavs īstais ceļš ir. Nu, tas, starp citu, ir arī Keitas pirksts savā ziņā, jo, tas rudenī, kā mums tur bišķiņ, tad beidzās tas viss. Ar palmu. Vai, nē, tas jau bija vasarā. Mēs jau turpinājām attiecības attīstīt, un līdz pat rudenim, un vēl tagad esam, kā teikt, tas jau komunikācijā. Nepazūd jau tas tik ātri viss, un vismaz man, un jā, ko es biju teikt, jā, ka, Keita noteikti man deva arī šo impulsu tā kā savākties bišķiņu, jo, es biju, tad, kad, es domāju, man bija totāls apjukums, man bija tā tiesas lēmums, vēl kaut kas, un es biju tā kā, un man Keita arī tādu āmuru iebliezi tā kā kārtīgi, un es tā kā biju tā kā knockdownā totālā. Un tad to jauno gadu es tā kā sastrukturizējos, es paskatījos uz sevi no malas, savus kļūdus, vēl kaut ko, un sāku vienkārši rīkoties. Un tas, tā kā savā ziņā Keitai tur nevis savā ziņā, bet noteikti arī viņas, tā kā nopelns, jā, un tā kā Superīgi, ka tu to atzīsti. Tas notiek arī pat neesot kopā. Tā miedarbība ir tik jaudīga, ka tas notiek kaut vai pēc tam vai vēlāk kaut kad, jo tas kaut kāds tas impuls, kas ir noticis, ko mēs esam, iespējams arī Keitā esmu kaut ko, nezinu, devis kaut kādas atziņas un impulsus pārdomāt kaut kādas lietas vai ko, bet mums, mēs abi satikāmies patiesībā ļoti tādā sarežģītā posmā, gan Keita, gan es, un diezgan lielā iekšējā hausā, gan viņa, neskatoties, ka viņa ir daudz strukturizētāks cilvēks, iespējams, nekā es, bet arī viņai bija milzīgs apjukums, un neiedziļināsimies detaļās, bet kaut kur redziet, jūs viens otram pievelkiet, bet tas būtu superīgs kombo. Ka tevi tiešām savākt un sastrukturizēt. Un arī viņa īstenībā, ja tu būtu tādā versijā, kādu viņa sagaida, kā saka, kā viņa vēlās, kur var, viņa arī tur raidījumā teica, ka tur paļauties vairāk un tā tālāk, jo tu viņai varbūt tās kaut kur radīji šo te mīklaino līdz galam, tā kā mākslinieks mīklaino tas līdz galam nesaprotamo personāžu, kaut kur. Bet tu tagad tajā struktūrā ieies, tu būsi cits čalis reāli. Tu šogad, mēs vēl par tavu gadu parunāsim, bet klausies par to palmu leģendāru. Es par viņu tik daudz domāju. Reāli, tu pat iedomāties nevar kādu cilvēku sveši par tevīm domā un pārdzīvo. Tas crazy. Tas ar kaut kāds magics, saproti. Nezinu, kā tas tieši. Bet tā arī bija tāda vērtīga lieta patiesībā, atskatoties atpakaļ. Protams, es nevienam neiesaku gūt pieredzi šādā veidā, bet ar mani tā notika. Un tev tā pārgalvība, tev kaut kāds uzmetās, un tu gribēji kaut kādu dulību, kaut kur kā čalis varbūt izrādīties nedaudz, kur tev nevajadzēja izrādīties. Un galvenais man tā sākotnējā doma pat tāda nebija, jo tur bija Aivis, tur bija Mārtiņš, un viņi pirmie uz to palmu leca, un tur žonglēja, un tur es nezinu, kaut ko riņķoja apkārt akrobātiski. Un tad es piegāju pie tās palmas, man pirmā doma bija vienkārši, man ļoti patīk vispār tās, saiknes ar dabu, ar koku, un es zinu, ka tu pieskaries, lietas pārnes enerģijas, kad es saku, es strādāju, ka restaurācijā es arī to sapratu, un tu vari sajust, tā kā to koku, to viņa enerģiju. Un tā palma, es tur visu laiku, tur bija blakus tā mana mājiņa, es tur visu to Malagas posmu dzīvoju, tā palma bija man blakus visu laiku, un es viņu gribēju tā kā samīļot, patiesībā pateikties viņai un kaut ko tādu.
Un tad notika kaut kāds mēdnes man pēkšņi, un visas, es nezinu, un jārāpjas augšā. Un kādā sakarā es vēl tagad nesaprotu. Un tas bija tik debīli. Nu, tā kā Tas tiešām bija. Un es domāju, nu, un es teicu, kāpju, tad nezinu, tā kā es vēl teicu, tā kā seriāli, tā kā kādā filmā, es nezinu, un kāp augšā, un tu kāp, zinu, tā kā dulais dauka uz to horizontu, kad iet. Nu, tu ej, un ko gaisma, tu vienkārši ej. Kur viņa maza ir. Man tas tajā brīdī pat nebija faktors nekāds. Vienkārši koks, es viņu sakonektējos, visu maucu augšā kokā, zini, un bams, un kaut kas bļauj nekāp, un tieši tajā brīdī, kad bļāva nekāp, tajā brīdī bija tas krakšs, bet es paspēju kaut kā sagrupēties, jo varēja būt vēl trakāk. Tur, jā. Un vienkārši bams pret flīzēm, un es tās guļu, un es domāju, viss tā kā šovs ir beidzies, tā kā viss, tā kā. Un tad, protams, tur loģiski, nu jā, tad viss tur aizgāja, tā kā viss tur tā slimnīca, un tas arī, protams, bija, bet tas bija tāda arī patiesībā labi, ka tas notika, jo, nu, patiesībā tas arī kaut kāds lūzuma punkts tavs kaut lielais. Ko arī man tā kā, nu, man pateica kaut ko, nu, tā kā par to, tas, ko tu arī man teici, par to varbūt tās robežas, to pārgalvību, sevis tā kā ekstrēmi izaicināt, sevi kaut kādos tā kā ekstrēmos variantos, bet kaut kas dīvaini, jo man dzīvē tā kā, man tas ekstrēmisms izpaužas kaut kā savādāk, jo citiem, ir tādi cilvēki, kas sēž, viņiem ir biroja darbs, tu sēd pie datora, un viņiem ir nepieciešams tas adrenalīns, kur viņi gūst, teiksim, nezinu, viņi sērfo, viņi brauc ar motociklu, viņi, nezinu, lec ar izplatni. Man šīs vēlmes nav vajadzīgas, jo man tā kā darbs ir saistīts ikdienā ar adrenalīnu, publikas priekšā, es tur smeļos to adrenalīnu, vai ne? Bet viņš izpaužas kaut kādā citā veidā, kad es tā kā, nu, nezinu, provocēju gan sevi, gan situācijas, un es tā kā viņus pētu, analizēju, man patīk, tā kā es kaifoju no tā. Kaut kāds ir tāds viegls nervs kaut kāda, jā. Un kaut kas nestandarts uzreiz, un tas tā kā vispār mākslā jau ir forši, kad ir kaut kāda, tā kā tu teici, mērenība mākslā vispār nestrādā, un tā kā vajag kaut kādus izkāpinātus momentus, un es viņus varu iegūt un pēc tam dalīties ar viņiem, ja es viņus piedzīvoju reāli. Nezinu, tiesu procesi, vēl kaut kas ir absolūti nestandartā, ko tā kā random cilvēks standartā dzīvē nedarīs. Nu, tādas lietas bet man ir kaut kāda tieksme vēlme sevi tā kā pašu izaicināt šādos veidos, gūt pieredzi, un arī es arī nesaku, varbūt, ka tas ir bijis absolūti stulbi un slikti, ka es kaut ko tādu darīju, jo man tas patiesībā ir ļoti daudz ko arī iemācījis. Bet varbūt tās, kad jo kaut kā uzreiz, kad notika tas moments, uzreiz var redzēt, ka Keitai kaut kas izslēdzās nedaudz. Loģiski, ja tu panalizēji Keitu, ņemot vērā viņas vēlmi kontrolēt procesu un vēlmi, lai vīrietis ir stabils, kas rūpējas par viņu, čels nomaucās no palmas. Sālsmais pasākumā. Tā tu Keita nedabūs. Jā, bet tas bija tik stulbi, bet pēc tam jau mēs, jā. Normāli. Tam bija jānotiek. Bet tam bija jānotiek, lai varbūt tas vilciens, te ir tas, varbūt tās nenotiktu tas faktors, jums iegrieztos tā ballīt, un jūs kaut kādā citā brīdī saprastu, tu būtu vecais Kaspars, un kad kaut kādā brīdī citā, tagad tas lūzuma punkts notika, tā kā paldies Palmai te beigās, un jūs zināt, paldies Palma, un zināt, tas, kas lēnāk iet, tas tālāk tiks citreiz, sevišķi ar attiecībām. Ja tu to māju būvē tā kā pamatīgi, nevis tā kā ātri un tikai balstoties uz kādām jūtām emocijām, bet es domāju, ka tas noteikti tas pamats būs daudz stabilāks un ilgspējīgāks varbūt pat, Nu jā. Jā. Klau, man tagad vēl mēs aizejam tālāk uz tavu. Mēs aizjām uz tavu būtības skaitli, un tur patiesībā, mēs daudz runājām par attiecībām, tas ir nepavēlti. Es arī tiešām novēlu, lai tev viss izdodās, lai tev atrodās tava īstā otrā pusīte. Man liekas, ka tu esi, kas man tieši kā reiz tevī patīk, ka tu esi dziļš cilvēks, tu neesi virspusējs kaut ko, to, ko es arī bet tavā būtībā ir īstenībā izveidot stabilas attiecības un ģimeni. Tā kā tev pie tā būs, tas ir tavs nākamais uzdevums. Es to ļoti vēlos, un tas man ir tāds, šobrīd es tā kā tiešām gribu kaut ko tādu, jo,
Es gribu kaut ko tādu, jā. Jā, un savukārt tādā globālākā mērogā, tā kā tev ir izprast cilvēku būtību un vispār, tu esi ļoti dziļi par vispār partneru attiecībām un sapratni par cilvēkiem. Tur tas tavs aktieru meistarības talants viennozīmīgi arī izpaužās. Tā kā tā, nu ko, ieejam vēl nelielā reklāmas pauzē, un tad mēs runāsim par Matricu un Kaspara 2025. gada prognozi. Mūsdienīgākais kazino Latvijā ir klāt. X3000.lv bonus pēc izvēles. Paņem nedēļu ar kazino brīvspēlēm vai 10 eiro SafeBet sporta likmi. X3000.lv. Nu, ko mēs atgriežamies no reklāmas pauzes, un mēs ejam tālāk pie Kaspara Matricas. Tu no šiem skaitļiem neko nesaproti viennozīmīgi, es domāju. 9 vārda diena. Kaut kur es biju dzirdējis, ka man īstenībā ir 2 skaitļi, 11 un 2, pēc kaut kādiem numeroloģijas skaitļiem. Un ka tas arī nav standarts, un parasti cilvēkam ir 1 skaitlis, bet man ir 2 skaitļi, un tas par to hausu runājot, to man arī numeroloģi toreiz teica, ka man ir milzīgi tā enerģija iekšā, un man ir 2 stihijas, gaisa un uguns. Un līdz ar to man viņi ir tik jaudīgi, ka viņi tā kā rada manī šo hausu, un ir jāmācās ar viņiem dīlot, viņus vajag tā kā iemācīties un virzīt attīstībā kaut kādā, jo, ja es to iemācīšos, tad ar mani labas lietas notiks. Bet viņi var arī opozīt darboties, tā kā paši iznīcinoši. Un tāpēc man teica, man ir 2 skaitļi, viens bija 11 un 2, un faktiski 11 arī ir 2, tā kā 1. Tā kā tas skaitlis 11 man arī dzīvē kaut kā, nezinu, man viņš kaut kā saistoši liekas, es nezinu, kāpēc. Bet viņš vispār nebūs tev līdz galam, tev jāpamēģina ir, zin kā, tad, kad ir mīnusu saskaita ar mīnusu, tad, haus plus haus beigās ir pozitīva un balans. Tu vari pamēģināt paeksperimentēt ar 7. Aha. Jo tu kopā veido 6, kas ir gandarījums skaitlis. Starp citu, šodien tu jūties tāds mierīgs nedaudz? Jā, es biju treniņā, es biju uz power balance, stretchingu, iegāju pirtiņā, jūtos tāds mierīgs, jā. Bet klausies, es esmu tiešām arī runājis, manos podkastos ir bijuši miljonāri. Viņiem nav pat tāda matrica, tev ir tīrā miljonāra matrica. Vispār tu esi ātrās realizācijas cilvēks 147, tas nozīmē, tu esi nedaudz spēcinātais līderis, tātad es zinu, ko es vēlos, 4 viens no retākajām vispār skaitļiem matricā, es zinu, ko es vēlos, un es zinu, kā to panākt. Vienmēr sakot, tevī viss ir. Jā, gribu sievu un miljonu. Kur? Nu, jāuzmanifestē. Jādomā. Jā. Nav, patiesībā nav tev nevajadzētu, jo tev arī ir enerģijas jauda, tev ir 8, tev ir 9, 7. Kas tev ir jāiemācās? Tev ir jāiemācās šī te pareizā komunikācija ar cilvēkiem. Nu, tātad varbūt tās ne caur to, kā tu visu redzi, bet caur kaut kādu jautājumu tehniku, ka tu jau patiesībā tu 8. Arī tev ir iekšā gana daudz manipulācijas spējas. Jā. Un 2. arī, bet 2. manipulē, tāpēc, ka viņš savādāk nemāka. 8. ir strateģiskais manipulators, ko tu drīksti izmantot. Ja tu to dosi kopējo labumu savam kolektīvam. Ja tu nedomās par sevīm, tu nedrīkst īstenībā tīrā veidā domāt par sevīm, jo tu esi 8, tev jādomā ir kaut kādu, ko tu vēl citiem. Ja tu šo te manipulāciju, kad visi no tā iegūst, tad tas tev nāks kā plusiņš. Tad tev ir pareiza tāda komunikācija jāmāk izveidot, tas tev ir jāiestrādā. Tas 5, kad, teiksim, ja kāds pasaka, zini, Kaspar, varbūt, ka tu varētu tā vai tā darīt, tu viņu no sākuma izanalizēji. Ne katrs vēla tev sliktu, vai grib noniecināt tevi, vai vēl kaut kā, ka kāds saka. Streiz ir cilvēkiem uzreiz, starp citām skaitlim arī var būt, ka liekas uzreiz, ka tā kā ir pret tevīm, nenovērtē tevi vai vēl kaut ko, bet ne, vienkārši grib kaut kādu, varbūt tās mazu knifiņu pavērst savādāk. Un arī nākamais vienmēr izanalizēt visas situācijas, reāli tur tas, kur tie krustiņi tur mums ir apslēptie, tur ir augšējā līnijā, kas ir jau virs materiālās pasaules, tur ir 3 un 6, tātad viennozīmīgi baudīt dzīvi, neatteikt sev. Tas, ka tu pagājušo gadu izvēlējies aizbraukt, neatteic šim te šovam ideāli.
Jā, es Reāli. tāpat domāju. Sev atteikt nedrīkst no labām lietām vispār. Nu, teiksim, ko tu būtu ieguvis? Nu, šeit kaut ko Rīgā vai kaut ko, tu tur aizbrauc Spānijā, baudi dzīvi, baudi foršu kompāniju, meitenes, villu, visu iespējamo. Lūk, tā kā, kas tev ir komunikācija, baudīt dzīvi, neatteikt sev baudīt dzīvi. Vat reāli tev arī ir tas, kā saka, ko tu jau teici, ka tev patīk, nu, kā saka, arī tās sliktās emocijas izdzīvot un kultivēt. Nu, no tā patiesībā nedaudz ir jāiet projām, jo to, ar ko mēs sevi tā kā uzsūcam, tāda mēs esam. Tā ir. Lūk, nu un tāva 2025. gada prognoze. Es teikšu tā, ka tu visu esi uz pareizā ceļa, varbūt tās tur tie, kā saka, tie gadi, tu viņus izbaudīt, varbūt izdzīvoja un mācību guvi, tas būtu viss ideālāk. Šis tev ir transformācijas gads. Es kaut kā tā arī jūtu. Un tev jābliež ir uz pilnu banku. Tieši ļoti fokusēti, kāds tu, Kaspars, būsi gada beigās. Tev jāiet, tev būs tiešām iespējas, tev var būt viņas pēkšņas, kaut kādas foršas, negaidītas, necerētas, vēl iespējas. Un šito te ņem. Tu esi pareizi noslēdzis pagājušo gadu. Tu pēdējā, kā saka, ielici pēdējā tajā vilcienā, tu aizbrauc uz šovu, kur tu iegūji kaut kādas foršas emocijas. Tas ir viens. Otrs, tu sevi ieguvi šo, jo pagājušais tev vispār skaties kā baudīšanas gads. Un iedomājies, ja tu to visu būtu noracis, tad tu kaut kur iegūvi sev to pozitīvismu, tu iegūvi šo te stariņu, ka tu vari tomēr mainīt savu dzīvi, nekāda sūda tev nav sastrādāta pa lielam. Tu visu vari mainīt no šodienas uz rītdienu, tu vari būt vienkārši happy un super piepildīt čals. Tā kā es principā uz šādas te foršas nots, lai tev ir foršas transformācijas gads, nākamais gads tev, ja tu forši transformēsies, arī ar iespēju paplašināt savu apziņu, ka tu būsi savādāks, ka tu tās visas mācības tu viņām pateiksies un tās visas ņemsi sev tālākā ceļamaizē, kad tu to visu apzinies, tad nākamo gadu tu nopelnīsi naudu jau. Tu tiksi pie naudas. Yes. Tā kā, Kaspar, paldies tev liels par sarunu. Es ceru, ka tu kaut ko ieguvi. Noteikti superīga saruna, ļoti vērtīga saruna. Bija prieks ar tevi parunāties. Ļoti tā labi sajūta, jā. Labi sajūta. Man arī ar tevi. Mums ir saskanīgie skaitļi, starp citu. Tā kā Kāds tev tev bija. Man ir 4, un tas arī 8, tev 4. palīdz. 8-4 tur veido gan trīnieku, un 7 un 3, nu tur tā, bet mēs esam tie, kam sadara domāšanas mežāzes. Tu? Es esmu Slauva, jā, es taču visu zinu. Astroloģija ir tālāk no numeroloģijas. Bet ko, paldies mūsu sadarbības partnerim X3000, ka padarīja mūsu sarunas jaudīgākas. Lūdzu, ja tev patika mūsu saruna, lūdzu spiedz subscribe, like un obligāti es gaidīšu tavus komentārus. Tā kā skaties sarunu un lai tev superīga diena. Paldies tev, Kaspar. Paldies.